Čau! Šobrīd atrodos Itālijas priekšpilsētā par Baggio, kas ir 3 pieturas ar vilcienu no sacensību vietas. Un mēs šeit baudam Itāļu kolorītu. Mēs nepaliekam kopā ar visiem citiem braucējiem, bet neesam noīrējuši pašu savu vietu. Parādīšu jums, kā tad mēs šeit dzīvojam. Esiet laipni aicināti Latvijas izlases mājvietā. Dodamies iekšā. Sveiks, Zināri! Čau, čau. Tomīši tātad jums rāda, kur mēs dzīvojam. Jā. Tā jūs redzat, mums ir istaba kopā ar virtuvi, jā, kur top arī Tomiņam pusdienas pirms sacensību, pirms treniņiem šodien. Tomiņam gatavojam ravioli ar gaļu un tomātu mērcītu. Pusāk būs droši kādu sandviču, tādu auglīši. Jā, un te mums ir tāda ieeja, kad blakus mēs arī guļam. Jā, un tad tālāk, ja vairs nav kur iet, tālāk vienkārši valsts istaba. Un tad šādos mini apartamentos mēs dzīvojam. Dodos uz stāciju, uz pirmo pasaules kausa treniņu Milānas City Bigērā. Dzirdējāt Milānas vilcienā viskaļākās bremzes. Tālūk šeit izskatās tā vieta, kur visi braucēji ģērbjās un gatavo savas dēļas sacensībām. Dodos apskatīt tramplīnu. Savu, jā. Good, how are you, man? Yeah. Looks pretty poppy. Atrodos tramplīnu plaknes. Izvērtēju tramplīnu lielumu, attālumu. Tā viņš lūk izskatās. Atrodamies estakādas augšā, tik augsta virs zemes. Diezgan baisi, ne? Pavarās šāds skats uz pilsētu. Un tas arī mūsu tramplīns. Lejā jau daži skatītāji. Pirmie braucēji jau ir gatavībā. Pirmā reize mētā bailīgākā.